dodamies pēc pirmā Vilkas un Klēpas arī Indijā. Tajā pilsētā tāda T1. Mēs piedāvā braukt ar tādu te aparātu, ko sauc par tuktuku. Citi viņu sauc par tuktuk, citi viņu sauc par Ferrari. Jā. Ar viņu pelna naudu, pārvadājot turistus no vienas vietas uz otru. Ja kāds indietis redz kādu balto, tad viņam noteikti ir jāpiestāj un jāpajautā, vai nevēlies kaut kur aizbraukt. Re, kur brauc mūsu vilciens, es tā domāju. Tūlīt mēs redzēsim, kāda veida vagons pie mums piestās, jo mums ir B3 vagons. Tur augšā ir tāds tablo, kas rāda, kad tieši šeit piestāja B3. Ok, es gatavos viņus iekāpt, tad jau redzēs, kas no tā sanāks. Čau, Mārita! Čau, Rāl! Kā tev iet? Labi. Ko tu dari? Sēžu. Un šūpoja kājas? Jā, šūpoja kājas. Jā, mēs esam vilcienā no Kočinas uz Kožikodu, jeb Kalikutu. Esam ieradušies Kožikodē, dzelzceļa staciju. Ejam pāri šobrīd dzelzceļam. Mums aiz muguras ir dzelzceļš vienā pusē. Un otrā pusē arī mums ir dzelzceļš. Esam vidū. Un tagad mēs dodamies meklēt autobusu. Lai ar autobusu dotos tālāk uz Kalamba Kalatu. Esam izdzēruši bišķītas ūdeni, tāpēc Somi ir palicis krietni vieglāks. Somu skaits gan nav mainījies, ir projām 5. 2 man, 1 Maritai, 1 Ralfam un kopīgs čemodāns. Pastāst, Marit, kā tev iet? Tikai paldies! Kāpēc sūdīgi, ko tu darīji? Bēbi? Vēl nē. Es šo ļoti veselu joprojām. Nu labi, jo noteikti izdosies. Mēs esam autobusā. Braucam ar nākamo autobusu, nu jau cerams, ka pēdējo šodien uz Kambanu Kaladu. Esam joprojām pilsētā Kožikodu. Satiksmes organizācija ir vienkārši brīnišķīga. Pēdiņās viens neko īsti nezina, bet kaut kur esam nokļuvuši pareizajā cerams, ka autobusā un autobusā bez logiem, protams, jā. Nu, tā mēs tad dodamies tālāk. Nevis bez logiem. Jā, bez stikliem, jā. Izrādās ir sastrēgums, tāpēc, ka nāk lejā liels autobus. Mēs esam uz ļoti šauru kalnu ceļu. Indijā viss ir aptuvens. Par tādu svarīgi kā rādītāji, kā ātrums vai cik mums ir palicis vēl benzīns, ir aptuveni. Viņi raustās te. Mēs braucam ar aptuveni 30 km/h un mums ir aptuveni uzbāti. Kas mums vēl ir? Mums ir logu tīrītājs. Brīnišķīgs logu tīrītājs. Jā, mums līst lietas, bet lietas mums nelīst. Tāpēc mums ir šādas durvis, šāds te aizsliednis, kas ir paredzēts, ja gadījumā līst, tad mēs šo atrulējam vaļā, aiztaisam ciet un mums lietas iekšā netiek. Tā nu mēs braucam. Tā Indija ar ļoti labu ceļu, bez bedrēm. Es gaidīju kādas 20 minūtes, lai nebūtu tāds liels bedris, lai varētu nofilmēt šo materiālu. Tagad ir labs ceļš.
Tā, mums priekšā ir baigais ļambas, ir tāda mašīna, viņš sludina naudu. والسلام على الرسول الشفيع المبتهل والحبيب العربي إننا Nu kā garšo? Labi. Labi? Kā tev garšo? Vilka. Rokas? Stiklā. Nogatavot kukurūzu bez satīnēm. Tev arī silti vēl joprojām kukurūzi ir?